Čau visiem, kas skatās šo video. Nedaudz gribu pastāstīt un parunāt par lietiņām, ko ātri var nočekot, ātri var salabot savam veikalam, lai tas ceturtais ceturksnis ir vēl veiksmīgāks kā iepriekšējais. Tātad šī video 3 lietiņas par to, ko sakārtot, kamēr sezona rit pilnā sparā. Tātad pats pirmais, ko gribu atgādināt par taitliem un vispār sludinājumu noformējumu. Galvenais tātad ļoti daudz vienkārši veikaliem esmu redzējis, ka vēl aizvien nav salikti visiem listingiem 15 iPhone, 15, 15 Pro, nav salikti 8 un 8 Pro pikseļi. Tas ir ļoti svarīgi, jo tie ir pēdējie modeļi, kas ir iznākuši un kas ir arī šobrīd viena no populārākajiem, kas tajā marketā ir. Var pašpikot, šeit būtu forma un izskats tam iPhone sludinājumam, kas vairāk koncentrēts uz iPhoneiem. Tā tad ir 15, 14 Pro, 13, 12, 11 un tad aiziet Samsungi un Galaxy. Un tad beidzamie ir pikseļi. Ko es esmu sācis patestēt, kas notiek tad, ja pikseli liek uzreiz pēc iPhoneiem. Jo ir kaut kādas tādas runas un domas, ka tie vārdi, kas ir tuvāk pie tā sākuma, kas ir pirmie, tie tiek vairāk uzķerti, tie tiek vairāk tā kā algoritmu uzķerti, un varbūt tas piksels labāk norankojās, ja viņš ir tā taitla sākumā. Tātad piedomājam par to. Var arī patestēt, pamainīt, paskatīties, vai rakstīt šo te 8, ja ir ierakstīts 8 Pro, vai arī nē. Daži saka, nedrīkst atkārtoties, nedrīkst tas. Bet, ja veikalam jau ir kaut kāda veids un forma, kā viņš strādājas ilgi un dikti, tad nevajadzētu pēkšņi visu tā sākt mainīt, jo tas it īpaši ejošiem sludinājumiem, tas var tā kā sākt viņu čakarēt bišķiņi. Un šādi varētu izskatīties sludinājums, kas ir vairāk koncentrēts uz pikseļiem. Tātad pirmie modeļi, kas tiek aprunāti, ir taitlā ir Google pikseļi, tad aiziet iPhone un tad ir Samsungi. Un tas pats šeit redzēt, man atkārtojās 8, 8 Pro, 7 Pro, tā kā tas Pro atkārtojās. Viens teiks, ka to nevajag darīt, otrs teiks, ka tas neko nenozīmē. Mans veikals tā no sākta gala ir gājis, es esmu mēģinājis kaut ko mainīt, un tas man tā kā nav baigi neko devis un čakarējis, es pie tā arī pieturos. Galvenais, tātad jaunākie modeļi ir ierakstīti, 15 iPhone, 14 iPhone, varat pamēģināt papildināt ar kaut kādu Pro iPhone versiju vai mini iPhone versiju, tur piemēram iPhone 15 Pro vai tur iPhone 14 mini, var patestēt, jo tas nes vairāk keywordus un varbūt tas nes kādu lieku skatījumu. Varbūt jums šeit nav ierakstīti pēdējie modeļi, bet variācijās viņi ir. Un tas atkal nav labi, tāpēc, ka variācijas nerankojās, kā keywordi. Kā keywordi rankojās titles, tagi un descriptions. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tas viss būtu sakārtots. Un, protams, ja nav vēl sanācis tos variāciju listus sakārtot, tad ir pēdējais laiks to izdarīt un varu atsūtīt šādu vordiņu, kur ir pareizais saraksts iPhone'iem, kur ir title paraudziņš priekš iPhone sludinājumu, kas ir vairāk koncentrēts uz iPhone'iem. Un tad var pamēģināt pačakarēties, pārcelt tos pikseļus tuvāk kaut kur, jo es pēdējā laikā redzu to, ka pikseļi ir daudz spēcīgāki nekā Samsung un dažos brīžos pat iPhone. Kur arī ir tagu paraugs, nedaudz description paraugs, kā būtu jāveido, un ir arī variācijas priekš pikseļu listingiem. Tātad, ja ir vajadzība pēc štāta vordiņa, droši var uzrakstīt man privāti, es atsūtīšu un pastāstīšu, kura daļa ir kam, kas būtu jāraksta, kā vajadzētu, tātad savus listingus ir pēdējais laiks updateot, lai mēs vēl varam ielikt tajā sezonas vilcienā pēdējā. Tas tad būtu par pirmā tā lieta. Tātad titli, tagi, descriptioni, keywordi un jaunākie telefonu modeļi, kuriem ir jābūt jūsu titlā. Tas diezgan pašsaprotami. Otrā lieta, kas arī noteikti kādam liksies super pašsaprotama un garlaicīga, un kāpēc es atkal stāstu vienu un to pašu, bet darbojoties cilvēkiem, es vēl aizvien esmu pamanījis dažas tādas lietiņas, kas, manuprāt, tagos varētu būt labākas. Tātad otrā daļa un otrā lietiņa par tagiem tieši. Es tās atlasīju dažus listingus, kur tas izpildījās un kur es to redzēju.
Tātad šim te sludinājumam tas ir populāra tēma, trendīgi, jā, viss kārtībā, un šeit pat ir arī basketi. Bet, piemēram, ir šāds te keywords, šie te apakšā Explore More Related Searches, tie ir keywordi, jeb tagi. Rekur ir tags, kas sastāv no viena vārda. Šādi tas cilvēks ir apzadis sevi, un viņš ir ielicis tātad vienvārdīgu tagu. Ja viņš būtu ielicis, piemēram, Aura phone case vai Aura un kaut kāds vēl viens keywords, tad viņš varbūt būtu labāk nosērčojis, un viņš vienkārši to taga vietu būtu izmantojis labāk. Tātad otrā lieta par tagiem – nekad neizmantot vienvārdīgos tagus, jo jūs apzogat sevi ar tādu targetētu to skatījumu. Šeit vienkārši viņš pasaka aura, varam uzspiest pastīties, kas tā ir pa auru, un kā Etsijs to saprot. Šeit ir pilns ar telefonu vāciņiem, tātad tas vārds aura tādā veidā ir jau norankojies. Bet ir tādi tagi, kas šādu rezultātu nedod. Varbūt auras gadījumā tas vēl ir pieļaujams. Labi, paskatāmies tālāk. Šeit tātad ir kaut kāds sludinājums, ejam cauri, un paskatāmies, kur ir tātad dandelion tags un blossom tags. Atkal divi vienvārdīgie tagi, kas nebūtu nav labi, un cilvēks sevi ir zaudējis tā kā, papildus taga vietu. Ja, piemēram, viņš uzrakstīja dandelion case, tad viņam atbrīvotos, tā kā vēl viens tags, viņš varētu šeit rakstīt kaut ko citu. Pastamies to dandelion uzspiežam, kas tur notiek. Re. Tātad ir daži kaut kādi phone case, kas ir tā kā izkrituši tajā dandelionā iekšā. Bet tad, kad es uzspiežu, redzēt, parādās taitlā uzreiz dandelion. It kā es būtu tā kā pats rakstījis, bet es neesmu. Es vienkārši uzspiedu uz to tagu. Un tātad sakarīgāk būtu nevis rakstīt vienvārdīgu tagu vai kaut arī divvārdīgu tagu, bet kas nepasaka case vai phone case vai kaut ko tādu, viņš vienkārši pasaka par kaut kādu lietu. Viņš iemet visbiežāk kaut kādās tēmās, kur ar telefonu vākiem nav nekāds sakars un kas ir ļoti tā kā netargetēti. Un, manuprāt, pēc tā, kas ir novērots Etsijā, tas nav pareizi. Listingiem jābūt targetētiem. Kaut kas šeit tomēr izkrīt. Bet tad ir jautājums, vai cilvēks, kas raksta dandelion, meklēs tiešām telefonu vāciņu, vai arī viņš rakstīs dandelion phone case, vai dandelion case, vai cover, vai kaut ko tādu. Tā kā man liekas, ka šis tags ir nepareizs divu iemeslu dēļ. Tā ir pirmā lieta, tāpēc, ka viņš ir vienvārdīgs. Otrā lieta, tāpēc, ka tur nav nekāds sakars ar case'iem, un viņš vienkārši pasaka, tā kā neko. Viņš nepasaka neko. Reku vēl viens listings. Nav arī pielikti šitie te 15 iPhone. Tas varbūt nav neviens no mūsējiem, bet tāpatās. Rekur. Tepat ir vēl viena tāda kļūda, ko es pamanu. iPhone 13. Vai iPhone 13 kaut kā sortējās uz case'iem? Diezgan pamatīgi patiesībā, jā. Diezgan pamatīgi sortējās uz case'iem, tad it kā varētu tagos likt arī iPhone 13 vienkārši tāpat, bet varbūt labāk tomēr ir rakstīt ar to visu case. Un tam listingam bija arī tas pats dandelion, un tātad vienvārdīgais tags dandelion case šeit ir parādījies. Kas vēl ar tagiem interesanti notiek, piemēram, varam pastīties šeit tāda 2, 4, 6, 8, 10, 12, un tad viens to pēdējo 13 iemet šeit kā related search, bet viņš neuztaisa viņu kā to tagu bumbuli, jo šitie te bumbuļi visi ir tagi. Labi, pārējām tālāk. Te ir tas tags. Te ir kaut kāds sludinājums, it kā modeļi bija. Pastamies tagus. Tā Flora phone case. Šeit minimalisti. Atkal vienvārdīgais tags, kas ir nepareizi. Un uzspiežot uz minimalistu, ko mēs tur redzēsim, ir norankojušies daži keisi, kas ir tikuši šajā lapā. Bet principā ļoti daudz var redzēt, ka ir jewelries, tā kā dominē. Tātad visticamāk, ka tas minimalists arī iet pa to jewelry tēmu. Un vai cilvēks, kas meklē pa
kas meklē Etsijā kaut kā jewelry, vai ir vērts, ka viņš paņem jūsu to tukšo skatījumu uz kaut kādu phone case. Tāpēc man liekas, būtu gudrāk rakstīt tagu, kas sastāv no 2 vārdiem un kam ir kaut kāds sakars ar case. Un tad varam paķidāt tālāk, kas tad ir īsti tie par listingiem, kuri šeit ir parādījušies. Jo varbūt viņiem tas tags arī tāds vienvārdīts arī ir. Šeit it kā neredz, te viss ir kārtībā. Nu jā, tad viņš ir pats par sevi norankojies. Tad varbūt tas ir bonus, jā. Bet noteikti nerakstiet startā vienkārši vienvārdīgu tagu. Un jā, labi, pastamies tālāk. Kas šis pa listingu? Kaut kāds arī minimalistiskais zaļais. Te trūkst 15. modeļi. Tā, skatāmies iPhone case, Sage Green. It kā ir 2vārdīgais tags, bet pietrūkst kaut kāds sakars ar case. Pastīsimies, vai viņš ir norankojies pa telefonu vākiem, vai viņš norankojies kaut kur LA, Indijā. It kā, jā, Sage Green ir kaut kādi telefonu vāciņi. Kaut kā viņi ir te parādījušies. Pastāmies apakaļ. Te bija Swirl case. Tikko kā ir pielikts tas vārdiņš case, viņš arī tā kā rankojās uz telefonu vākiem. Ar ko es gribēju pateikt to, ka, piemēram, viņš nevarētu uzrakstīt Sage Green phone case, jo tad būtu pārāk garš un tas karakteri tiktu iztērēti. Bet viņš varētu ierakstīt Sage Green case un viņš sortētos tieši uz telefonu vākiem. Tā kā tas, man liekas, ir labāk. Kas te vēl? Jā, šitā ir tā Sage Green tā tēma. Pastīsimies, vai tie cilvēki ir parādījušies tur ar tādu pašu tagu, vai viņi ir vienkārši nosortējušies. Phone case, personalized gifts, swirl case, green. Tad šis ir vienkārši laimīgi noindeksējies un karājās šeit augšā kaut kādā Sage Green tēmā, kaut tagi vispār par Sage Greeniem nav, tikai titles. Ok, labi, to mēs apstījāmies. Pastīsimies, kas šeit notiek. Outdoor hiking tags. It kā saskan ar tēmu, jā, outdoor hiking, mountain, viss notiek. Bet vai tur ir kaut kāds sakars ar telefonu vāku? Pastīsimies, kur viņš sortējās. Šis ir izcils piemērs. Šis sortējās vienkārši kaut kādā putrā. Man liekas, ka tas nav pareizi. Tikko kā viņš uzrakstītu outdoor hiking case, viņam parādās jau telefonu vāciņi, jau viņš ir tēmā un lielāka iespēja, ka viņu kāds atradīs. Diez vai viņu atradīs, kad cilvēks rakstīs vienkārši outdoor hiking. Es ļoti šaubos, jo te nav nekāda piesaista pie tā listinga, kaut arī viņš ir izvēlējies tādu tagu. Tāpēc šādus tagus, kaut vai 2vārdīgus, kam nav sasaist ar phone case'iem, nevajadzētu rakstīt iekšā. Tā, pastīsimies, kas vēl mums ir tālāk. Es jau gandrīz neredzu. Tā, šāds listings. Titles izstās praktiski ok. Tāda phone case, jā, te es skatījos jau uz witchcraft. It kā ļoti populārs tags, ļoti dzirdēts, visi viņu izmanto. Te arī ļoti maz kaut kas uz phone case'iem. Var jau būt, ka kāds cilvēks raksta vienkārši witchcraft, un viņš skatās sev kaut kādu lietiņu, kaut kādu fiņu kļušku, kas ir ar to witchcraft, un tad viņš atrod. Bet, ja tas tags būtu witchcraft phone case, iespējams, ka nevar uzrakstīt, jo ir pa garu, bet ja viņš būtu witchcraft case, uzreiz jau parādās arī kaut kāda telefona vāciņa. Tātad, manuprāt, tas būtu pareizāk. Un arī bonus, ka tas ir vienvārdīgais tags, un viņš ir tā kā noņēmis sev to vienu vietiņu. Tātad tās varētu būt tās 3 lietas, ko darīt ar savu veikalu, nerunājot par to, ka ir jāliek jauni listingi, bet tātad, ko izdarīt ar vecajiem. Pārbaudīt, ka nav vienvārdīgie tagi, un pārbaudīt, ka nav tagi, kuri nepasaka neko sakarā ar phone case'iem.
jo diez vai tas jūs tā kā norankos un nosortēs kaut kādā ratā cilvēkiem, kas meklē phone casings. Nu jā. Un tad pārbaudam savus titulus, lai tur ir visi pēdējie modeļi un viss jaunākais, populārākais sarakstīts klāt. Droši vien, ka tas arī viss runājot par tagiem un esošajiem sludinājumiem.